Sveiciens visiem! Nedēļas astroloģiskā prognoze no 27. māja līdz 2. jūnijam. Nedēļa paies dilstošā mēnesa fāzē līdz 5. jūnijam, kad būs jauns mēnesis. Dilstoša mēnesa laikā mēs atbrīvojamies no lietām, kas mums vairāk nav vajadzīgas. Cenšamies atlaist arī to negatīvo, kas ir uzkrāts mēneša laikā. Mēnesis dilst un vismaz nedaudz mums ir jābūt gataviem atlaist lietas, arī to visu, kas traucē. Mēģinam šajā laikā sevi sakārtot, lai no jauna ar jaunā mēnesa sākumu mums būtu spēks iet tālāk. Šī laikā parūpējamies vairāk par mūsu iekšējo pasauli. Vasara mūs lutina un šī nedēļa sniegs enerģiju, kas pēdējā laikā varētu būt svārstīga. Tas vairāk ir saistīts ar Marsa un Rahu atrašanos zivju zīmē. Mars ir planēta, kas atbild par enerģiju un drosmi tiekties sasniegt savus plānus. Zivs enerģija var ienest vairāk saptaņas enerģijas, kas var izpausties divējādi. Var rasties kādas šaubas, vēlme vairāk sapņot vai nerīkoties. Rahu vairāk saistās ar ilūzijām un materiālās pasaules labumiem. Tas var izraisīt lielāku apjukumu. Tomēr būtiskākais ir atrast balansu starp materiālo un garīgo pasauli. Iekšēji emocionāli varam sajust lielākas svārstības ikdienā. Emocijas šajā periodā būtu lieliski novirzīt otrajā plānā un mazliet mazāk klausītām. Jauki būtu, ja atrastos iespēja atrast balansu starp materiālo un garīgo pasauli. Varbūt nedaudz grūtāk pielāgoties un būt elastīgiem šajā nedēļā. Tomēr labās ziņas ir tās, ka tomēr visa šī situācija ļoti ātri uzlabosies un nedēļas beigās sajutīsim lielāku enerģijas pieplūdumu, jo Mars pāries Auna zīmē. Tad Marsa tranzīts Auna zīmē no vēdiskās astroloģijas, tātad no 1. jūnija līdz pat arī 12. jūlijam, tātad tas būs savā pārvaldītajā zīmē, sniedzot milzu enerģijas pieplūdumu. Mars ir planēta, kas saistās ar enerģiju, spēku, agresiju un arī darbību. Auns, kuru pārvalda Mars, ir ugunszīme, kas simbolizē jaunu sākumu, neatkarību un arī drosmi. Marsa tranzīts ir īpaši caur Auna zīmi iezīmē dinamiski un enerģētiski piesātinātu periodu, kurā var rasties jaunas iespējas, kā arī kādi izaicinājumi. Galvenais ir izmantot šo enerģiju konstruktīvi, kontrolēt impulsīvas reakcijas un izvairīties no konfliktiem, lai maksimāli izmantotu šī tranzīta priekšrocības. Kļūsim arī daudz motivētāki sākt jaunus projektus un nebīties no ikdienišķiem šķēršļiem. Palielināsies arī interese par sportu un citām fiziskām aktivitātēm, jo Auns ir zīme, kas mīl kustību un sacensību. Tātad komentāros varam uzrakstīt, vai tā ir. Vēl šajā nedēļā arī Saule atradīsies kopā ar Jupiteru Vērša zīmē. Vēršiem patīk stabilitāte un ir ļoti praktiski, kā arī tas piedod materiālo stabilitāti. Vēršus arī saista ar Venēras planētu, kas atbild par attiecībām, skaistumu un arī greznām lietām. Vērtīgi šajā nedēļā arī būtu apmeklēt kādu mākslas izstādi un baudīt arī kādu gardu maltīti. Tātad šajā nedēļā lutinām sevi, papildus spēsim ar savu stipro gribu un izturību sasniegt savus mērķus. Tomēr vajadzēs mazliet arī pasvīstoties, rezultāts dos par sevi zināt. Tas, ko šajā nedēļā var labi sakārtot, ir kādi materiālās sfēras jautājumi. Attiecības sfērā sajutīsim arī vairāk rūpes vienam par otru, jo ģimene ir pats svarīgākais, kas mums var būt. Vēl arī šajā nedēļā, skatoties kartē, Venēra atradīsies savās mājās Vērša zvaigznājā, un tas ir īpaši labs laiks tiem, kas strādā kādās
radošās profesijās, piemēram, kā māksla, mūzika un dizains, piemēram. Vairāk arī sagaidīsim harmoniskākas attiecības šajā nedēļā. Ja ir ienākusi iedvesma, tad droši varam veikt pārkārtošanos mājās un uzlabot to, jo būtiski ir tas, lai mēs justos ērti un komfortā, pat ja arī tas prasīs vairāk laika. Šonedēļ tīpaši akcentēsies tēma dzīves baudīšana un ikdienas mazie prieki. Tomēr kā mazs atgādinājums cenšamies neaizsēdēties līdz naktī mājās, jo tomēr mūs kāds arī gaida tur. Tātad vēl papildus arī šajā nedēļā no vediskās astroloģijas ir Ekadaši diena 2. jūnijā, kas mums ir, kalendāru apstīšos, tā mums ir svētdiena, un tā ir labvēlīga diena askēzēm, labdarībai, vairāk kā nodarboties ar garīgajām prasmēm, praksēm un vērst uzmanību savai iekšējai pasaulē, lai dotu atslodzi ķermenim šajā dienā. Pārtikā ir jālieto vairāk veģetāriju produkti, lieliski iederās arī lasīt kādus svētos rakstus, skaitīt mantras un arī nodarboties ar jogu. Tad šī būs lieliskā nedēļa un tīpaši enerģija uzlabosies no 1. jūnija, kad Mars pāries Auna zīmē, un kopumā arī jau gatavoju prognozi tieši jūnija mēnesim, un tas arī būs ļoti lielisks laiks mums visiem, ko noteikti vajadzētu tur izmantot. Tas būs jau nākamajā video, tātad visiem veiksmīgu šo nedēļu, izbaudam sauli, izbaudam dzīvi, lai viss izdodās, un tiekamies tad nākamajā video. Čau, čau visiem! Atā!